Viens no augstākajiem ar kāpurtu pirts dīķiem Latvijā. Saimnieks saka +7. Jāiet pamēģināt. Atvaļinājuma laiks. Citi pavada Latvijā, citi brauc uz ārzemēm. Daži pat brauc ar savu auto. Ja braucam uz ārzemēm ar savu auto, ir jārēķinās, ka mums ir jāsāk ievērot arī citu valstu satiksmes noteikumi. 1968. gadā Vīnē bija liela konvencija, kur daudzas valsts, Eiropas valsts, arī citu kontinentu valsts vienojās par līdzīgiem satiksmes noteikumiem, par līdzīgām ceļazīmēm, labās rokas likums, stopa zīme, dzīvnieku uz ceļa gāja pārēj un tā tālāk. Zīmes ir līdzīgas, bet satiksmes noteikumi nav vienādi. Katrā valstī, Vīnes konvencijas dalību valstī, šie satiksmes noteikumi var atšķirties. Katra valsts pieņem savus individuālus kaut kādus sīkumus vai pat lielas lietas. Iebraucam svešā valstī. Pirmais, ko mēs darām, mēs necenšamies citu valstu braucējiem iemācīt savus noteikumus. Mēs vērojam, kā brauc viņi. Skatāmies, kā viņi brauc krustojumus, kādā ātrumā viņi brauc, cik daudz viņi ievēro to, kas rakstīts uz robežas ar lielu plakātu ar ātrumu ierobežojumiem katrā valstī. Ja, vērojam, kā viņi brauc. Pamatu uzmanību pievēršam. Pirmkārt, mēs pievēršam ātrumam. Tātad katrā valstī ir dažādi maksimālie braukšanas ātrumi, 90, 100, 110, ārpus apdzīvotām vietām, apdzīvotās vietās pamatā tas ir 50 vai 60. Otrais, ko mēs Latvijā ļoti negribam ievērot, kas Latvijas noteikumos nav rakstīts, distance. Eiropā šobrīd droša distance ir 3 sekundes, ārpus apdzīvotas vietas. Apdzīvotā vietā droša distance ir 1,5 sekundes. Kas ir kā izpaužās šī te distances mērīšana, ir kādā no maniem iepriekšējiem video, paskatieties. Vēl viens moments - krustojumi. Ārzemēs, teiksim, Polijā, Norvēģijā ļoti taupa uz ceļazīmēm, ja, un ir daudz krustojumu, ar kur darbojas labās rokas likums. Ja, Latvijā tie ir ļoti reti sastopami, mazi krustojumi, maznozīmīgi, teiksim tā. Ārzemēs arī ir diezgan liela krustojumi, var būt kur darbojas pēc labās rokas principa. Atcerieties, tas, kas brauc no labās puses, tam ir priekšroka. Gaismas. Mēs braucam visu diennakti ar tuvām bāja dienas gaismām, skatāmies, kā brauc citi. Ja, tātad iebraucam citā valstī, skatāmies, citi slēdz, citi neslēdz. Ja tās gaismas nav vajadzīgas, tad mēs arī īpaši nesprēgājam un nerādām, ka mēs Latvijas noteikumus zinām, ja, un gaismas jāslēdz. Gan atcerieties vienu momentu par miglas lukturiem. Miglas lukturi dažās valstīs ir aizliegti diennakts gaišajā laikā vai lietot kopā ar tuvās gaismas lukturiem. Ja? Tā kā ar miglas lukturiem uzmanīgi. Tie principā ir domāti miglē. Vēl kāds maz piezīme velojoslas. Velojoslas Vīnes konvencijas dalību valstīs ir svētas kā Indijā govs. Tajās nedrīkst ne braukt iekšā, ne krāmēt piena pudeles ārā, ne uzņemt pasažierus. Latvijā mums gan ir mazliet savādāk, mums pat ir izteikta Krišjāna Barona iela Rīgā, kur var pat braukt automašīnas par velojoslu. Ja? Pārējās dalībvalstis to nesaprot. Ja? Viņiem tas liekas mazliet atšķirīgi. Ja? Tā kā velojoslas ievērojam, iekšā nebraucam un cienam velosipēdistus. Vēl maz piebildu par svaru. Ja nu mēs gribam sapēt baigās lielās mantas, ja, tad mēs varam trāpīt arī uz svariem, kad pārbauda automašīnas faktisko masu. Un faktiskā masa nedrīkst būt lielākā par pilno masu. Tas attiecas arī uz piekabēm. Par šo piekabu tēmu es kādā brīdī vēlāk arī uztaisīšu mazu video, kurus paskaidrošu, ko tad īsti drīkst krāmēt piekabē, cik daudz. Kaut kā tā, lai veicās ceļojumā uz ārzemēm. Tā.